Labdien visiem! Tiešām prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā, un vienmēr prieks piedalīties kādā webinārā, kur apmeklētājiem ir interese. Un par to, ka ir interese, es domāju, par to liecina jau šīs apmeklētāju skaits šīm webināram. Mans uzdevums šajā webinārā ir to iesākt un nedaudz parunāt par to, kas tad ir Microsoft 365, nedaudz ielūkoties arī Microsoft Teams, un tāpat arī kopā-platforma Microsoft 365. Es domāju, ka tie ir viena no galvenajiem stūrakmeņiem, lai mūsu darbs Microsoft 365 platformā būtu efektīgāks. Tātad galvenās lietas, par kurām mēs runāsim, jau pieminējumu. Kas ir Microsoft 365? Kā varbūt strādāt efektīvāk, ātrāk ar Microsoft Teams aplikāciju. Neliels ieskats arī Microsoft 365 Copilot. Tas saldējā ēdienā ar dažām arī manām demonstrācijām. Ķeramies pie lietas. Es domāju jau, ka pirmais vārdu saukums Microsoft 365, tā kā jūs visi esat šeit, nav svešs. Katrā gadījumā tas ir viens no populārākajiem mākoņu risinājumu rīku komplektiņiem. Es domāju, ko izmanto ļoti daudz uzņēmumu, ļoti daudz organizācijas jau tagad. Un katrā gadījumā, tad es domāju, ka tās populārākās lietas, protams, tās ir ikdienas programmas, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, arī tas pats Teams, par kuru stāstīšu tālāk. Tāpat šī platforma piedāvā mums efektīvu komunikāciju. Tas nozīmē, tā pašā Teams platformā. Ļoti forša lieta, bez kuras es vairāk nevaru, ir dokumentu koplietošana. Tas nozīmē, kopīgi strādāt pie viena dokumenta, vienlaicīgi, reālā laikā, un pie kam neatrodoties pat vienā ofisā, mēs varam būt pat katrs savās mājās un strādājot attālināti. Protams, viens no jaudīgākiem rīkiem, kas arī ir pielikts šai Microsoft 365 paciņai klāt, un kas var palīdzēt mums jau gan ar satura radīšanu, gan varbūt ar datu analīzi, prezentāciju sagatavošanu. Tas ir Copilot forma Microsoft 365. Jārēķinās, ka tas viss mums ir arī drošā vidē. Tas nozīmē, ka ir realizēta arī uzņēmuma datu aizsardzība. Mēs varam kontrolēt, kas var piekļūt mūsu datiem. Ja tur kāds svešinieks nepiekļūs, administratori var kontrolēt arī, kādā veidā mēs atļaujam koplietot datus ar citiem, vai visi dati, kas glabājās, mums atbilst arī normatīvām prasībām, vai arī visi rīki, kurus mēs izmantojam Microsoft 365 vidē. Tad, praktiski var teikt, kā kopsavilkumi, Microsoft 365 ir jaudīga mākoņu risinājuma platforma, kurā tad ir šie modernākie darba rīki, pie kam, kuri regulāri tiek arī atjaunināti. Nav jādomā, atkal jāpērk jauna Office versija. Tas viss notiek jau šajā vidē. Vēl viens slaidiņš par Microsoft 365. Protams, tas, kas mums jāzina, ir tas, kāds Microsoft 365 plāns tiek izmantots, vai mēs izmantojam mājās. Mājās mums ir 2 personīgais un ģimenes, kurā mēs varam apvienot līdz pat 6 lietotājiem, glabāt arī datus, kas ir aktuāli ģimenei, visas mūsu ģimenes fotoattēlus. Tāpat tās organizācijām arī ir ļoti daudz plāni. Daži tikai minēti no tiem, arī dažādākās komplektācijās mēs to varam iegādāties. Arī tās jau ir piemērotas tieši uzņēmuma prasībām, organizācijas prasībām, kuras ir nepieciešamas. Viens brīdinājums gan uzreiz par šo pašu arī prezentāciju. Jārēķinās, ka šīs piedāvātās funkcijas plānos var atšķirties. Respektīvi, piemēram, tas, kas būs Business Basic, tas būs tāds vienkāršots plāns. Respektīvi, tur nebūs instalējamās programmas, tā pašā laikā Enterprise plānos, uzņēmuma plānos, tur būs ļoti daudz papildus iespējas, kuras mēs varam izmantot. Tā kā arī pēc prezentācijas, ja vēlēsieties kaut ko pamēģināt paši, varbūt sākumā noskaidrojiet, kāds jums plāns tiek izmantots organizācijā. Tāpat tās varat komunicēt ar IT administratoru, vai nav kaut kāds noteikts politikas, kas mums neļauj izmantot kādu no šīm iespējām.
Nu, un nākamais jau, par ko mēs runājam šeit, tas ir Microsoft Teams. Es domāju, ka arī rīks, ar kuru ļoti daudz iepazinās Covid laikā. Tas bija viens no rīkiem kopā ar Zoom, piemēram, kopā ar Webex un vēl daudziem citiem attālinātās sadarbības rīkiem, nu, kurš parādījās tieši organizācijās, kuras izmanto Microsoft rīkus. Nu, un katrā gadījumā tā ir sadarbības platforma, kas izstrādāta tādam efektīvam komandas darbam, saziņai organizācijās. Daudzi min arī, ka tas ir varbūt tāds mūsu organizācijas centra mezgls, nu, kurā tad ir visi varbūt galvenie rīki, ar kuriem mēs strādājam, ātra piekļuvē tiem. Mēs varam sadalīties komandās, darboties jau komandās un darboties. Pamatfunkcijas. Protams, viena no pamatfunkcijām ir saziņa. Arī tagad, arī šīs webinārs mums notiek Microsoft Teams platformā un izmantojam tā saucamo Town Hall iespēju, kurus reiz vienlaicīgi vairākiem līdz pat 20,000 lietotājiem mēs varam nodrošināt šādu webināra funkcionalitāti. Bet ne tikai. Tāpat šeit mums var būt tērzēšana, kad mēs vienlaicīgi rakstām čatu, rakstām kaut kādu ziņu savam kolēģim, vai varbūt apvienojamies ar komandā, un tur mēs sazināmies izmantojot jau tērzēšanas palīdzību. Tā var būt failu koplietošana, praktiski visi mūsu uzņēmuma koplietojamie faili vai konkrētas komandas koplietojamie faili var atrasties jau šajā Microsoft Teams vidē. Nu, precīzāk būtu, mēs varam piekļūt šiem failiem, kur varbūt glabājas jau SharePoint vidē. Nu, un arī viena no galvenajām lietām tā ir integrācija ar gan Microsoft 365 rīkiem, gan tāpat arī citiem rīkiem, kuri mums ir ne tikai Microsoft izstrādāti, tas var būt arī kāds trešās kompānijas izstrādāt rīki, piemēram, Trello vai Jira. Nu, šādas papildus aplikācijas, kuras integrēs ar Microsoft Teams, ir ļoti, ļoti daudz. Nu, dziļāk varbūt mēs neejam par to, kas ir Microsoft Teams, ko mēs varam darīt vēl. Protams, to jūs varat apgūt arī pie mums kursos, gan lietotāju līmenī, gan tāpat ir kursiņš arī par to pašu Microsoft Teams administrēšanu. Bet daži tādi ieteikumi, kas varbūt radušies no tādas ikdienas darbam, no reālās pieredzes, un tas varbūt ir šeit nākamajos slaidos. Nu, pirmais, diezgan svarīga lieta būtu jāpaplāno, kāda tad mums būs grupu un kanāla struktūra. Nu, tātad gan Teams grupu struktūra, gan kanāla struktūra. Pirmkārt jau sākot ar to, kādi būs nosaukumi, gan pašām komandām, pašām grupām, gan tāpatās arī kāda būs jau nosaukumi šeit kanāliem. Un varbūt arī jāstāsta, cik daudz kanālus mēs gribam konkrētā komandā veidot. Lielākās organizācijās es domāju, ka tā būs jau kaut kāda noteikta politika, kādā veidā to mēs darām. Nu, mazākās organizācijās arī varētu būt tāds iekšēja noruna, kādā veidā tad mēs veidojam šīs komandas. Protams, nākamais solis jau varētu būt jāpadomā, jāpaplāno, kas var veidot šīs jaunās komandas, tad jaunos tīmus. Nu, respektīvi, tātad pēc noklusētā ik viens, tātad, kurš ir mūsu organizācijā, var izveidot jaunu komandu un uzaicināt arī lietotājus, kas mums strādā šajā komandā, šajā grupā. Nu, okay. Tā pašā laikā administratori varbūt arī ierobežot gan, ko mēs varam uzaicināt šajās komandās, varbūt no ārpuses, kāds viesus mēs nedrīkstam uzaicināt komandā, vai viņi var konfigurēt arī, kas var veidot šīs jaunās komandas. Tā kā lielākās organizācijās varbūt pat būs definēta politika, ka jaunas komandas, jaunas grupas var izveidot tikai noteikti lietotāji. Ne visi, kuri uzskata to par vajadzību. Padomājam par kanālu skaitu grupām. Netaisam tur ļoti kaut kādas sīki sadalītas lietas. Atceramies arī, ka vispār vienā šādā Teams grupiņā mums var būt līdz 1000 publiskiem kanāliem vai 30 privātajiem kanāliem. Nu, okay.
Arī ieskaitot izdzēstos kanālus. Tas arī diezgan svarīgi. Zinu no savas pieredzes, kad arī man bija kolēģi, kurai patīk vienā no komandām veidot jaunas kanālus katram ieplānotajam kursam. Beigās vienā, un, protams, kad kurs ir norisinājies, beidzies, tad tas kanāliņš tiek dzēsts laukā. Nu, pēc kāda brīža meitene saka, vairāk nevar izveidot jaunu kanālu. Nu, sākām skatīties, ja ir šis maksimālais skaits jau sasniegts. Tad, protams, arī jāpadomā par to, vai šī komandas grupa mums būs privāta vai publiska. Tā vairāk nozīmē organizācijas ietvaros. Privāti, jā, mēs uzaicinām dalībniekus, kas tajā darbosies. Publiskam, tas jau nozīmē to, ka jebkurš organizācijā var redzēt šo mūsu komandas grupu un pēc vajadzības pieteikties un darboties arī. Tas varētu būt kādās interešu grupās vai tam līdzīgi. Nu, ļoti līdzīgi jāpadomā, vai mēs arī pašā komandā taisam privātu vai publisku kanālu. Nu, arī tas ir, jā, privātajā kanālā mēs varam nodalīt, ka varbūt no visas komandas mums tajā strādā tikai apspriež kaut kāds jautājums no 3 lietotājiem. Nu, okay, tagad viena no lietām plānojam, kādā veidā mēs organizācijā veidosim šīs komandas un tāpatās arī apakšējās kanāliņas. Nu, vēl daži praktiski ieteikumi. Tie gan būs ļoti ātri. Nu, viena no lietām, kas man ir aktuāla, kā arī mums ir diezgan daudz dažādas komandas un dažādi kanāli, tad es varu svarīgākos kanālus piespraust vai no šai favorites daļām, vai arī otrs variants, es varu veidot arī jaunu savu kaut kādu sadaļu. Un kārtot jau varbūt mūsu organizācijas kanāls un komandas pa savam. Tā kā tas varbūt liekas man. Jā, te arī būs ekrāna kopijas, kur to jūs varat atrast, ja gadījumā jūs meklējat Microsoft Teams. Tad, protams, arī tā izskatītos jau šie favorites. Es manā gadījumā esmu dažs no kanāliem, kurus diezgan bieži strādāju, arī piesprausti kā favorites kanāliņi. Nu, vēl nākamais tāds varbūt diezgan noderīga lieta ir, ja gribam, lai varbūt kolēģiem kaut kas nepaiet garām to, ko mēs publicējam kādā no čatiem, tīpaši komandu čatos. Nu, izmantojiet tā saucamos pieminējumus, ja mentions angliski, un ar simboliņu vai visu komandu pieminiet, vai tāpatās arī pieminiet konkrēto lietotāju, kuram jūs gribat vērst kaut kādu uzmanību. Okay. Bet, protams, arī otra galība, tīpaši komandu grupās, kur ir daudz lietotāju, nu, neizmantojot varbūt pašas komandas šo uz pieminējumu. Nu, tā kā kāds varbūt pēc tam domās, atkal viņš tur visiem kaut ko sūta, atkal man te kaut kur izlec notifikācija. Nu, padomājam par to. Diezgan interesanta lieta ir ātrās komandas ar slash. Tātad, jā, meklēšanas joslā mēs varam ierakstīt šo slīpo svītriņu, un pēc tam ir jau predefinētas komandas, kuras mēs varam uzreiz izmantot. Piezvanīt kādam, /call, sākt runāt ar kādu, /chat, okay. Vai aiziet uz kādu sarunu vai kanālu, tur, piemēram, ir komandiņa GoTo. Okay. Tā kā pilnu sarakstu jūs varat vienkārši iegūt, ierakstot slīpo svītriņu un skatīties. Diezgan daudz šeit mums tās ir. Okay. Piemēram, piemērs GoTo, un uzreiz man tiek piedāvāts izvēlēties jau kādu no kanāliem vai varbūt kādu no personām. Personas esam šeit aizmiglojis, lai tur neparādītos jau konkrēti cilvēki šeit prezentācijā. Nu, nākamais jau, protams, kā jebkurā no programmām varam mācīties arī ātrās klaviatūras komandiņas. Visas komandas paskatīties var uzreiz pie keyboard shortcuts, pie klaviatūras īsinājumi. Nu, daži no biežāk izmantojamiem atkal ir kreisajā pusē. Piemēram, tur izslēgt mikrofonu, man jāmeklē podziņa uz ekrāna, es varu paņemt Ctrl-Shift kopā ar M. Vai uz īsu brīdi, varbūt man kaut kas jāiestarpina ir sarunā, tad es varu paņemt Ctrl un tukšumu taustiņu.
tātad uz turēšanas brīdi kaut ko arī pateikt, un pēc tam automātiski atlaižot jau man mikrofons tiks izslēgts laukā. Tieši tāpat es varu arī izslēgt kameru, uzsākt jaunu kaut kādu čateņu, uzsākt jaunu sapulci, bet tās komandas tiešām ir vairākos desmitos. Šeit dažas tādas varbūt biežāk izmantotās arī pieminētas mums ir. Okay. Un, protams, arī mēs paši varam kontrolēt, par ko mums tiek sūtīti paziņojumi, vai nu kaut kur noteiktā kanālā, vai arī kādā čatā. Nu, piemēram, čata gadījumā, kad mēs varbūt esam uztaisījuši kaut kādu kolēģu grupiņu, un tad viņi tur sāk pārāk kaut ko apspriest, mums tas varbūt traucē, mēs varam vienkārši paņemt ar labo peles klikšķīti un mute. Nu, vienkārši apklusināt čatu. Vai kādā no kanāliem, tad mēs varam arī pateikt, ka man nevajag paziņot tur par jaunām ziņām, vai tieši otrādi, es gribētu, lai tiek paziņots. Vai tajā brīdī, ja kāds man izmanto pieminējumu, tad piemēram, un kanāla vārdiņu, nu, varbūt es gribu arī, kurā vietā, lai man parādīts tiktu šīs paziņojums. Banner feed nozīmē, paziņojums gan labajā apakšējā stūrītī, kaut kā jaunajās versijās mēs varam pat arī definēt, kurā vietā parādīsies paziņojums, un feed nozīmē aktivitāšu sadaļā. Arī parādīsies, tur kaut kas jauns man ir ierakstīts. Okay. Nu, un pēdējais tāds padoms, varbūt arī tāds reālās dzīves scenārijs, kuru mēs, es domāju, bieži izmantosim. Tātad, ja kādu laiku atpakaļ mēs sūkstījāmies, kad Microsoft Teams nesaprot latviešu valodu, tad kopš pagājušā rudens Microsoft Teams arī māka uztaisīt norakstu, jeb transkriptu par to, kas ir runāts sapulcītām. No, tātad vienīgā nianse, protams, viņš sapratīs tikai to, kas tiek runāts vienā valodā. Mums sapulcē jābūt ir latviešu valodā vai angļu valodā. Protams, ja mēs būsim valodu uzlikuši nepareizi, arī tajā brīdī, kad mēs slēdzam iekšā šo pašu transkriptu, tad tiek pajautāts, ar kādā valodā būs saruna. Bet, ja esam uzlikuši nepareizi, tad pēc kāda brīža mums arī Microsoft Teams sāk stāstīt, ka te kaut kas nav riktīgi, es neko nesaprotu, vai tiešām valoda ir izvēlēta pareizi, un jūs varat izvēlēties arī pareizo valodu. Okay. Nu, protams, ja gadījumā jums ir Microsoft 365 Copilot, tad jūs varat arī jebkurā brīdī, ja jums ir ieslēgta transkripcija vai sapulces īpašībās definēts, ka drīkst sapulces laikā izmantot Copilot, jūs varat pajautāt par šo sapulci, piemēram, apkopo, kas runāts līdz šim brīdim, vai arī jūs varat, ja jums ir jau kombinācija Microsoft Teams Premium un Microsoft 365 Copilot, jūs varat pat teikt, lai šis mākslīgais intelekts raksta piezīmes par šo sapulci un varbūt izveido arī darbiņus, ko viņš ir sadzirdējis, ko vajadzēs izdarīt pēc šīs sapulces. Nu, tad uzdevums kaut kādus, un mēs varam tos piekārtot jau tālāk noteiktiem lietotājiem. Nu, šī bija tāda pārēja. Jā, šeit jau parādījās arī Copilot. Un tad, kas tad ir Microsoft Copilot? Dažos vārdos pastāstīšu par to. Nu, katrā gadījumā viens no slaidiem varbūt ir par procentiem. Es domāju, ka mākslīgo intelektu jau izmantojam. Šī aptauja ir veikta kaut kur pagājušā gada martā, praktiski gadu vecā jau. Es domāju, ka šie procenti ir pamainījušies vēl uz augšu. Nu, un katrā gadījumā 75% cilvēki jau izmanto mākslīgo intelektu savā darbā. 78% mēs izmantojam savus, piemēram, to pašu ChatGPT vai Gemini. Okay. Tā kā ir diezgan daudz dažādu rīki parādījušies. Nu, un interesants ir pēdējais cipars, ka 52% pat nestāsta, ka mēs izmantojam savam darbu uzdevumam mākslīgo intelektu, varbūt, lai paceltu savu latiņu, tur vadītāju, es izdarīju daudz ātrāk nekā, varbūt, redz, cik ātri es izdarīju savu uzdevumu, kas man bija darāms.
Okay. Tas varbūt tāds ievads par to, ka jā, mākslīgais intelekts jau arī darba vietās tiek izmantots. Nu, bet kas ir Copilot? Nu, Copilot nevelti šeit, ka reizajā pusē ir tāda viena liela bildīte. Tie ir mākslīgā intelekta risinājumi tieši Microsoft rīkos, Microsoft produktos. Nu, un katrā gadījumā, jā, tas ir rīks, kas ievies dažādos risinājumos. Viens no pirmiem bija Copilot for GitHub, respektīvi programmētājiem, izstrādātājiem, kas palīdz veidot jau kodu efektīvāk. Tad, protams, populārs ir, par ko ar dažus vārdus minēšu, Microsoft 365 Copilot. Ir Copilot for Windows, ir Copilots Dynamics 365, tur, Copilots pārdevējiem, un tāpatās arī servisam ir iespējams izmantot. Jā, tā kā, ja jūs kaut kur redzat šo vārdiņu Copilot, nu, ziniet, ka tas ir, un pie tā kombinācijā ar Microsoft, tātad ziniet, ka tas jau ir mākslīgā intelekta rīks, kas ir integrēts jau produktos, Microsoft produktos. Nu, un pats galvenā būtība varbūt jau ir konteksta izpratne. Jā, tātad mēs varbūt strādājam Wordā mēs varam tur izveidot jaunu kaut kādu saturu vai pārrakstīt esošu kaut kādu rindkopumu. Esam PowerPointā mēs varam veidot jaunus slaidus vai vispār visu prezentāciju vai pajautāt par konkrēto prezentāciju kaut ko. Ja mēs strādājam Teams, jā, Teams gadījumā tās ir šis sapulces norakste, kur mēs atkal varam pajautāt kaut ko par tiem un ne tikai. Jebkurā no programmām mums integrēts būs arī Copilot chatiņš, nu, kas atļauj mums uzjautāt kaut ko par konkrēto kontekstu, piemēram. Nu, dažādām situācijām pielāgots arī. Katrā gadījumā gan mēs varam pajautāt Copilot chatām jautājumus un saņemt atbildes par informāciju, par ko šis mūsu mākslīgā intelekta rīks zina. Okay. Jāpiemina arī, ka ir, protams, brīvais Copilot rīks. Tas nozīmē, ka mums nav obligāti jābūt pat Microsoft kontam. Mēs varam mierīgi aiziet uz pārlūku, atvērt copilot.microsoft.com un mierīgi tikt klāt arī uzdot jautājumus, pie kam nu patās kā parādījās iespēja arī uzdot jautājumus ar mikrofonu palīdzību, arī brīvajā versijā. Tāpat arī parādījās iespēja izmantot dziļo spriešanu, kas citiem mākslīgā intelekta modeļiem varbūt ir jau maksas rīks. Bet, protams, jārēķinās, ka dati ir par to, kas ir internetā, par to, kas ir webā, un tie, ar ko šis mākslīgā intelekta rīks ir mācīts. Okay. Nu, Microsoft 365 Copilot. Tas jau ir maksas rīks, protams. Tad katrā gadījumā mūsu mākslīgā intelekta palīgs darbam. Jāpiemina, ka arī mājas un ģimenes lietotājiem. Arī Microsoft ir padarījis to kā tādu izmēģinājumu, tur 60 kredītiem, jūs varat arī izmantot bez papildus licences. Darbam, nu, protams, tas ir maksas produkts, kas tur maksā $30 mēnesī, jāmaksā pa veselu gadu katram lietotājam. Nu, tad līdz ar to mēs varam arī jautāt gan par informāciju, kas ir internetā, jautāt par informāciju, kas mums ir mūsu mākonī, un ne tikai mākonī. Mēs varam pat izveidot dažādus konektorus ar mūsu iekšējām aplikācijām, kaut kādām datubāzēm. Tas ir integrēts Microsoft 365 programmiņās, Wordā, Excelī, PowerPointā, piemēram, Teamos. Nu, un, protams, mēs varam veidot arī savus aģentus, ko mēs varam darīt ar Copilot Studio, kas jau varbūt zina kontekstu, par ko mēs meklējam, sakam, kuru meklēt, kādā veidā atbildēt uz jautājumiem. Nu, tiekam arī izveidot konektorus, kad meklēt datus kaut kur jau mūsu citos datu avotos. Nu, un visam pāri mums ir uzņēmuma līmeņa drošība, konfidencialitāte un atbilstība. Respektīvi, tas nozīmē, ka Microsoft ir parūpējies par to, lai mūsu dati būtu drošībā, lai mūsu dati netiktu izmantoti kāda cita modeļa mācīšanai, lielā valodas modeļa mācīšanai.
Nu, tāpat tās strādā dažādas konfidencialitātes un atbilstības iespējas, kuras administratori var definēt. Jā. Kam lietotājiem būs tiesības, tam viņš arī varēs piekļūt. Piemēram, tāpat, lai arī viss šī datu glabāšana atbilstu tā pašam GDPR, tas arī mums ir šeit iekļauts. Nu, ko, pavisam īsi dažas no demonstrācijām. Tā kā mēs runājam par Microsoft Teams, sākšu varbūt arī ar vienu no pirmajām iespējām. Nedaudz paskatīsimies mūsu šī webināra virtuvē. Tātad, jā, esmu šeit. Un tad gribētu pajautāt Copilotam, kas ir bijis tātad šajā manā webinārā. Okay. Tad varbūt esmu ienācis nedaudz vēlāk, tas ir kaut kāda sapulce man notiek, esmu 10 minūtes nokavējis, tagad negribu sākt visiem prasīt, kas tad te ir bijis, kas nav bijis. Okay. Un tad gribētu arī to uzjautāt. Okay. Ātri ierakstum, Copilot sadaļā. Apkopo runāto līdz šim brīdim. Līdz šim brīdim, jā, precīzāk jārakstā, līdz šim brīdim. Un palaišu. Kā jau minēju, tad Copilot for Microsoft 365 kopš rudens arī māk runāt latviski. Ja iepriekš mēs varējām uzdot jautājumus tikai angliski, tad redzu, jā, pavisam īsi galvenie punkti, kas tika apspriest līdz šim brīdim, ar visām saitītēm, kuras mums ir transkriptā, kuras var palasīt jau sīkāk, man ir izveidotas. Okay. Tā viens no tādiem ātriem. Arī aizēj atpakaļ. Otrs varbūt tāds piemērs gribētu parādīt. Atvēršu jau Teams. Tātad attiecīgi parasto Teams. Arī tur uzreiz mums ir Copilot sadaļa. Esmu šeit gadījumā Copilot. Redzam, ka ir divas, gan darba, gan web. Tad web ir meklējot jau šis tā saucamais publiskais Copilots. Tas ir pieejams arī par brīvu. Un Word gadījumā tas jau ir Copilots mūsu darbam. Un tad es varētu arī ātri paskatīties kaut kādas lietiņas, uzjautāt, pie kam par datiem, kas varbūt atrodas manā organizācijā. Okay. Piemēram, salīdzini. Un es varu arī šeit uzreiz rakstīt, tas ir no vēstures jau, ar slash izvēlēties kādu no failiem. Vismie gadījumā es te redzu, nevar atrast, tā man varbūt ir demonstrācijām bija failiņš agreement 1. Un slash atkal tieši tāpatās pie failiem izvēlos agreement 2. Un formē izmaiņas tabulā. Laižu. Tā kā abi abi failiņi man ir angliski, tad es, protams, redzu, ka kaut kādas atšķirības ir šajā sadaļā, kas ir scope of services, tad payment terms, tajā sadaļā ir atšķirības, tātad naudas izteiksmē, un tāpat tās redzu arī tur attiecīgi līguma izbeigšanas. Tātad lietās arī man šī lietiņa ir redzam. Okay. Un tā es varētu turpināt kaut ko jautāt par failiem, par saturu, kas atrodas man OneDrive vai SharePoint vidē. Vismaz kaut kādas salīdzinājuma lietas. Un trešā demonstrācija man būs par aģentiem.
Jā. Aģents, varbūt man ir izveidot šeit BDA kursi un grafiks. Okay. Tā kā šeit jau es esmu sadefinējis, kāds man ir konteksts. Var parādīt arī, ejot savu create an agent, my agents, BDA kursi un grafiks, piemēram. Un tas ir varbūt jau aģentiņš, kas atbild par jautājumiem par BDA piedāvātiem kursiem. Tad šeit varbūt arī ir instrukcijas. Oficiāla latviešu valoda netiek atbalstīta, bet tātad šeit izmēģinot strādāt. Tad viss ir kārtībā. Un knowledge sadaļā varbūt arī, kurā vietā meklēt. Jā, man pateiks, ir meklēt mūsu mājaslapā informāciju. Tikpat labi tā varbūt arī kaut kāda SharePoint vietne un SharePoint dokumenti, kurā mēs varam meklēt. Okay. Labi. Un tālāk jau varu uzdot jautājumus vai arī kaut kādas instrukcijas, kas būtu aģentam jāizdara pēc šīm mūsu definētajām darbībām. Piemēram, izveido piedāvājumu ABC 3 darbiniekiem ar 20% atlaidi kursam un izvēlos arī kādu no kursiem, piemēram, tur es ar kodiņu uzrakstīšu MS102 T00. Instrukcijās ir definēts, kādam šim piedāvājumam jābūt. Aiziet. Jā. Pavisam ātri arī tiek atrasts, ka šāds kursiņš mums ir ieplānots no 24. martam pa pusdienai, kopā 40 akadēmiskās stundas, pasniedzējs būšu es ar visu cenu, un tad 3 darbiniekiem sanāk, cena būs 4800 un ar 2% atlaidi 3840 eiro. Jā. Tā kā arī, protams, var uzdot vēl papildus jautājumus par šo saturu, bet jau ar visu noformējumu lietām, ar visu pārējo, tad tas mums tiek arī atgriez atpakaļ. Tās bija dažas no lietām. Protams, ja interesē kaut kas vairāk par Copilot, tad skatāmies mūsu mājaslapām. Tātad ir piedāvājumā kursi gan lietotājiem, gan tāpat arī kursi administratoriem. Droši, vienmēr laipni gaidīt. Paldies!